Iedomājieties proporciju. Šī proporcija nav nejauša. To var atrast visur visumā. Mēs to saucam par zelta griezumu. Tas ir aptuveni 1,618 tūkstošdaļas. To apzīmē ar grieķu burtu phi, burtu fi. Šī proporcija cilvēkus ir fascinējusi jau no seniem laikiem. Matemātiķi, mākslinieki un arhitekti ir pētījuši tās īpašības un izmantojuši to savos darbos. Kāpēc? Ka zelta griezums ir saistīts ar skaistumu un harmoniju. Tas parādās negaidītās vietās. Tas ir kā atgādinājums par visuma eleganci. Izejiet ārā, apskatiet apkārtni. Zelta griezums slēpjas mums acu priekšā. Paņemsim, piemēram, saulespuķi. Tas sēklas veido spirāles. Tas seko noteiktam rakstam. Kāda ir šo spirāļu diametru attiecība? Tā ir tuvu zelta griezumam. Bet tagad paņemsim gliemežvāku, nautilus. Tā kameras aug, veidojot spirāli. Šīs spirāles izmēri arī atspoguļo zelta griezumu. Tā nav nejaušība. Daba izmanto šo attiecību, lai optimizētu augšanu un efektivitāti. Zelta griezums ir cieši saistīts ar Fibonacci skaitļu virkni. Šī virkne ir vienkārša, bet tajā pašā laikā dziļa. Sākam ar nulli un vieninieku, virknes pamatu. Katrs nākamais skaitlis ir divu iepriekšējo summa, radot unikālu rakstu. Tātad mums ir 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 un tā tālāk līdz bezgalībai. Mērot, kā mēs iedziļināmies virknē, blakus esošo skaitļu attiecība tuvojas zelta griezumam, aptuveni n-6 . Šī saikne nav tikai matemātiska. Tā ir dziļāka nozīme. Tā sastopama arī dabā. Atceraties saulespuķu spirāles? Tas ir lielisks piemērs. Spirāļu skaits katrā virzienā bieži ir Fibonacci skaitlis, ilustrējot dabisko kārtību. Zelta griezums un Fibonacci skaitļu virkne ir savstarpēji saistīti, atklājot dabas eleganto plānu. No lapu izvietojuma līdz koku zarojumam, šie raksti ir visur. Pat dzīvnieku pasaulē mēs varam redzēt Fibonacci skaitļu virkni gliemežu čaulās un dažu dzīvnieku ragos. Šis globālais raksts apvieno matemātiku, dabu un mākslu, ilustrējot apkārtējās pasaules skaistumu. Fibonacci skaitļu virkne un zelta griezums ir kas vairāk nekā tikai skaitļi. Tie ir liecinieki harmonijai un līdzsvaram visumā. 4. daļa – zelta proporcijas mākslā un arhitektūrā. Zelta griezuma koncepcija gadsimtiem ilgi ir fascinējusi cilvēka prātu, atstājot dziļu ietekmi gan uz mākslu, gan arhitektūru. Zelta griezums nav tikai matemātiska kuriozitāte. Tas ir dizaina princips, kas tiek vērtēts par estētiku un strukturālo integritāti. Mākslinieki un arhitekti to ir izmantojuši gadsimtiem ilgi, ieaustojot savos darbos, lai panāktu līdzsvaru un skaistuma sajūtu, kas atrod atsaucību skatītājos. Viņi tic, ka tas rada harmoniju un līdzsvaru, padarot ēkas un mākslas darbus patīkamākus acī un mūžīgus. Partenons Grieķijā ir lielisks šī principa darbības piemērs. Tās arhitekti to rūpīgi projektēja tā, lai tas atspoguļotu zelta griezumu. Tās izmēri, sākot no kopējās struktūras līdz vissīkākajām detaļām, precīzi atbilst zelta griezumam. Šī cieņa pret zelta griezumu piešķirtai mūžīgu estētiku, kas to ir padarījusi par ikonisku piemiņas vietu. Leonardo da Vinci, renesanses laikmeta meistars, arī plaši izmantoja zelta griezumu savos darbos, uzskatot, ka tas ir atslēga uz visuma izpratni. Viņa zīmējums Vitrūvija cilvēks ir balstīts uz šīm proporcijām, ilustrējot ideālo cilvēka formu, kā tā definēta, izmantojot šo matemātisko principu. Tas simbolizē ideālo cilvēka formu, parādot, kā zelta griezumu var izmantot, lai panāktu perfektas proporcijas mākslā un dizainā. 5. daļa – mūžīgais šarms. Zelta griezums nebeidz mūs pārsteigt. Šis matemātiskais jēdziens, ko bieži apzīmē ar grieķu burtu phi, sastopams neskaitāmās formās mums apkārt. Mēs to atrodam dabas modeļos. No saulespuķu sēklu spirālēm līdz zvīņu izvietojumam uz čiekura, zelta griezums ir dabas skaistuma plāns. Mēs to redzam iemiesotu mākslā un arhitektūrā. Partenons Grieķijā un renesanses laikmeta šedevri ir tikai 2 piemēri tam, kā šī proporcija tiek izmantota, lai radītu harmoniju un līdzsvaru. Tas mums atgādina par visu lietu, savstarpējo saistību visumā. Galaktiku spirāles un koku zari atspoguļo šo universālo modeli. Šī vienkāršā proporcija atklāja slēpto kārtību. Tā mums parāda, ka pastāv matemātisks pamats skaistumam, ko mēs uztveram. Tas liecina, ka skaistums
un līdzsvars nav nejaušība. Simetrija ainavās un izsmalcinātie raksti uz tauriņu spārniem to apstiprina. Zelta griezums ir atgādinājums. Tas mums stāsta, ka pastāv dziļāka, fundamentālāka struktūra pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Visums ir pilns brīnumu. No ziedu plaukšanas līdz līkumotajām piekrastes līnijām šie modeļi ir visur. Tikai jāprot saskatīt. Vērojot apkārtējo pasauli, mēs varam redzēt zelta griezumu darbībā. Tāpēc nākamreiz, kad redzēsiet saulespuķi vai spirālveida kāpnes, atcerieties par zelta griezumu. Tās nav tikai nejaušas parādības, bet gan daļa no grandioza plāna. Tas ir mūsu visuma elegantā plāna izpausme. Zelta griezums ir liecinieks skaistumam un kārtībai, kas pastāv pasaulē ap mums.